jautājums ļoti īss Mitrofānova kungam. Es tā neizlasīju tik cītīgi to PCTVL programmu. Un tā īsti te varbūt precizēsiet, vai tur bija kāds ieraksts par PVN pilnīgu atcelšanu, treniņbiksēm un semačkām? Uz apvainojumiem un pazemojumiem es neatbildēšu. Vīrieši tādos jautājumus var atrisināt aiz skatuves. Tas ir priekšlikums. Paldies. Es gribētu uzdot jautājumu tomēr Lidekas kungam. Jūs esat ZZS pārstāvis, nopietnas politisks spēks. Šeit notiek arī nopietnas politiskas debātas par svarīgām lietām, kā sociālas lietas, attiecības ar SVF. Vai jūs domājat, es izmantošu tādu vārdu, tas ir konstruktīvi runāt par treniņu biksēm? Paldies par šo jautājumu. Es no sirds atvainojos Mitrofānova kungam par savu nesavaldību. Paldies par izturību un patiesībā arī par sapratni. Raugiet, Latvijā jau visvairāk arī trūkst tieši gaismas, cerību un ticību saviem spēkiem. Es saviem spēkiem esmu noticējis un tāpēc šeit stāvu.